Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku ir uzbūšais Žana. Šodien pagatavošu ceptas kāpostu ar ķiploku. Vajadzēs kāpostu, ūdens, sāls un ķiploks. Kāpostu galu sagriež sīkāk. Un kā kuram jau sanāk, cik sīki sagriezt. Pannā lej eļļu un liek kāpostus. Tiem pievieno ūdeni. Man te ir paņemts kāds vairāk nekā glāzi, nu jāskatās. Ūdens ir karsts. Un pievieno sāli. Un kā kuram garšo vairāk, mazāk, tur kādu pusteikarotu. Un sautē zem vāka kāds 15 minūtes. Tad vāku noņem un cep bez vāku arī kāds 15–20 minūtes. Nu, ik pa laikam apmājas. Līdz ūdens iztvēcam, kāposti paliek mīksti. Un to visu es cepšu vai nu sautēšu uz vidēju uguns. Pašās beigās pievieno ķiploku. Es paņēmu vienu daiviņu, var arī paņemt vairāk, kā kuram garšo. Kāpostiem var pielikt klāt zaļums. Šādi pagatavot kāposti ir ļoti garšīgi, var izmantot kā pamatēdienu vai izmantot kā pildījumu pīrādziņam. Lai labi garšo, veiksmi gatavošanā! Komentējiet, balsojiet, laipni lūgti manā mājaslapā.